Sveicināti, darbie skatītāji! Mūsu šodienas viesis ir Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Tuvojas jaunais mācību gads. Sakiet, lūdzu, vai Preiļu novads ir gatavs šim jaukajam notikumam? Jā, tiešām tuvojas jaunais mācību gads, un gribu teikt, ka Preiļu novadā šogad turpinās darbu visas vispār izglītojošās iestādes. Tās ir 3 lauku skolas, pamatskolas, kurās bērnu skaits šobrīd ir no 60 līdz 80 bērni, un turpinās darbu arī 4 vispār izglītojošās skolas pilsētā. Tā ir 2. vidusskola, Preiļu vakara un neklātienes vidusskola, Preiļu valsts ģimnāzija un Preiļu 1. pamatskola. Pirms jaunā mācību gada, kā katru gadu, arī notika iepazīšanās ar skolām, un apmeklējām arī interešu izglītības iestādi, bērnu jauniešu centru, kā arī profesionālās ievirzes skolas, mākslas mūzikas skolu un sporta skolu. Un gribu teikt, ka visas izglītības iestādes ir pilnīgi gatavas darbam, ir nokomplektēti skolotāju kolektīvi, ir klašu komplekti sakomplektēti, un šobrīd vienkārši vēl tiek noskaidrotas nianses par finansējumu, kas mainās ar 1. septembri. Ceram, ka skolotājiem arī pie algas būs jūtams kaut kāds pielikums, jo Preiļu novadā praktiski skolotāju likme jau 280 līdz 300 lati bija jau iepriekšējo gadu. Var teikt, ja šis pielikums būs jūtams, tad mēģināsim vēl paaugstināt šo likmi, kaut gan jau tā teikt šo paaugstināto likmi mēs maksājam arī pagājušā mācību gadā. Vairākās skolās ir arī remontdarbi veikti nelieli, kaut gan es domāju, ka vēlāk es nedaudz pastāstīšu arī par to, kas sagaida skolas nākošajā mācību gadā, bet kopumā visas klases ir kārtībā, krēsli, soli, arī mācību grāmatas ir sapirktas, un es domāju, ka 3. septembrī pilnvērtīgi visās skolās sāksies mācību process. Gatavošanās skolai prasa arī zināmas finanses. Kā ir tām ģimenēm, kas saskaras ar finansiālām grūtībām? Vai viņām ir iespēja saņemt sociālo atbalstu? Jā, tiešām arī šai jomā Preiļu novada doma ir piešķīrusi finansējumu sociālam dienestam. Tātad jau no 28. augusta gan trūcīgās, gan daudzbērnu ģimenes var iet un interesēties sociālā dienestā par šo pabalstu. Vienreizējais pabalsts ir 25 lati, tātad mācību dažādu līdzekļu iegādēji šīm ģimenēm. Un tad arī turpināsim gan brīvpusdienu piešķiršanu, gan arī 50% apmaksu bērnu dārzā, tātad dažādām kategorijām. Tā ka aicinātas ģimenes cilvēki ierasties uz sociālo dienestu līdz pat 15. septembrim, lai pieteiktos uz šiem pabalstu veidiem. Tātad arī joprojām lauku skolās bērniem ēdināšana būs pa brīvu. Tātad bez samaksas. Un pilsētas skolās atbrīvojam daudz bērnu ģimenes, trūcīgās ģimenes, tā ka arī šie pabalsta veidi tiek nodrošināti. Šobrīd Preiļu novadā tiek realizēti arī vairāki vērienīgi projekti. Pastāstiet par aktualitātēm šajā jomā. Vērienīgākais, jāsaka, ir kohēzijas fonda projekts, ko realizē Preiļu saimnieks. Tas ir ūdensvada un kanalizācijas renovācijas projekts, kur kopumā pusotra gada laikā ir paredzēts renovēt vai no jauna ielikt 24 km dažādu komunikāciju pazemes. Tie ir ūdensvadi, kanalizācijas, maģistrāles, sūkņu stacijas un tā tālāk. Un arī pēc tam ir plānots mazajās ielās pilnībā atjaunot asfalta segumu, lielajās tranšejas, kas šī projekta realizācijas gaitā ir, asfalta segums ir noņemts vai bojāts. Un, protams, arī šobrīd ir parādījusies iespēja, ka nākošgad arī principā tranzītielas, lielās ielas mēs varēsim arī uzklāt 2. kārtu asfalta seguma, lai izskatītos pievilcīgi un ērti braukšanai. Vēl no lielajiem projektiem gribu pieminēt to, ka tiek šobrīd ierīkota pludmale Preiļos ar bērnu laukumiem, ar peldvietu, ar pludmales volejbolu, ar BMX. Jāsaka, tagad tie 2 sporta veidi, kas olimpiādē mums Londonā bija godalgotās vietas, tad mums sanācis tā, ka mēs arī
šīs taisni divas lietas iekārtojam mūsu iedzīvotājiem pludmalē, un nākošais gads būs iespējams izmantot, jo šis projekts noslēdzas oktobra beigās, un tad nākošais gads jau pavasarī būs labi iekārtota šī pie Preļu parka dīķiem šī vieta, ko varēs izmantot gan pieaugušie, gan bērni. Pat septembrī ir jāuzsākas arī renovācijas darbiem mākslas mūzikas skolā. Tā ir energoefektivitātes paaugstināšana, siltināšana, jumtu nomaiņa. Un Preļu valsts ģimnāzijas ēka, kurā atrodas arī bērnu jauniešu centrs un Preļu nevalstiska organizācija biedrība. Tāpat šogad Latgales programmas ietvaros Preļu novada pašvaldība ir saņēmusi finansējumu 2,7 miljoni, un līdz ar to gan šogad jau ir sākta tehnisko projektu izstrāde, bet, kā jau teicu iepriekš, šajā mācību gadā, tad droši vien pavasarī, vasarā nākošgad notiks arī 4 lielāko izglītības iestāžu renovācija Preļos. Tā ir Preļu pirmās pamatskolas renovācija, Preļu valsts ģimnāzijas ēdināšanas bloks, Preļu otrās vidusskolas siltināšana un arī pirmskolas iestādes Pasaciņa, tātad jumta nomaiņas un renovācijas un ar visiem sanitāriem mezgliem, tā ka mūsu skolas šī gada noslēgumā sagaida lieli darbi. Un, protams, daļa arī šo līdzekļu tiks veltīta ielu remontiem ne tikai pilsētā, bet arī novada ciematos. Vēl no lielajiem es gribētu varbūt teikt, ka turpināsies veloceliņa un ietves izbūve uz Līčiem, jo beidzot esam nokārtojuši formalitātes ar satiksmes ministriju par īpašuma pārņemšanu no valsts. Tāpat arī turpinās satiksmes drošības projekts, kā ietvaros 11 autobusu pieturas ar jumtiņiem tiks izveidotas pilsētā drošības barjeras un citi darbi. Protams, arī liela daļa mazo projektiņu, ja, kas ir realizēti vai kas tiek realizēti. Tas ir, teiksim, kaut vai Preļu kapsētas kapličas remonts, tad, teiksim, tāds ļoti jauks, kas pirmoreiz, jāsaka, pēdējo gadu laikā, laikam, bija Spelēču ezerā 16 000 zandartu mazuļu ielaists, un tad šos darbiņus arī turpināsim. Un daudzas citas tādas sīkāki projektiņi, kas ir realizēti novadā. Protams, šobrīd daudz ir vēl arī padomā, kas darāms, un, nezinu, kā mums veiksies ar konkursiem, ar visu iepirkumu noslēgumu, bet arī tranzīta iela, Reizeknes iela ir plānota šoruden uzsākt pilnīgu šīs ielas renovāciju pa posmiem, tā, lai nākošais gads līdz rudenim mēs viņu pilnībā pabeigtu. Tātad, darbu ir ļoti daudz un lieli, un, laikam jāsaka, ka pa šiem 2 gadiem mums ir jāapgūst aptuveni 8 miljoni latu. Vasara jau tuvojas savai izskaņai, un līdz ar to arī aktīvākais posms kultūras dzīvē. Kādi tuvākie pasākumi kultūras jomā ir plānoti Preļos? Jā, vasara ir bijusi bagāta kultūras pasākumiem. Mums ir gan Latgales visu koru un deju kolektīvu šogad koncerti ieskaņu bijuši pirms dziesmu svētkiem. Mums ir bijis Prāta vētras koncerts. Visi šie pasākumi pulcināja vairākus tūkstošus skatītāju, klausītāju. Bet šobrīd mēs speciāli neko neesam 3. septembrī organizējuši, bet 8. septembrī es visus aicinu gan skolēnus, gan vecākus skolotājus pie Tirzniecības centra Oga, kur viņiem reizē būs arī 3 gadu jubilē, bet šis pasākums ir pieskaņots jaunā mācību gada sākumam, tātad 8. septembrī, kur visu dienu būs basketbola turnīrs, aktivitātes bērniem, atrakcija pilsētiņa, Knīpas un Knauķi, Nikolais Puzikovs dziedās un DJ dažādi tādi pasākums visas dienas garumā. Arī septembrī vēl ir 9. septembrī plānoti tēvu dienas pasākumi, tā aicinām ģimenes un cevišķi tēvus ierasties Preļu parka estrādē. Un tad arī vēl Leļļu teātra izrāde, krievu romanču vakars, senioru pasākums, tas viss notiks septembra mēnesi. Un aicinu vienkārši sakot reklāmai, afišām un piedalīties šajos pasākumos. Un 29. septembris noslēgsies ar Miķeļu dienas gada tirgu Preļos. Tā kā laipni aicināt visi. Ko jūs gribētu novēlēt mūsu skatītājiem, tuvojoties jaunajam mācību gadam? Jā, pirmkārt, skolēniem es novēlētu veiksmīgu jauno mācību gadu.
Tātad tiešām pierādīt sevi gan mācību procesā, gan arī tais aktivitātēs, kas skolā tiek papildus nodrošinātas. Vecākiem novēlētu paklausīgus bērnus un ja nepieciešams, palīdzēt un gūt sapratni ar saviem lolotajiem un mīļajiem bērniem. Un skolotājiem arī aktīvu, veiksmīgu gadu gan sapratnē ar saviem kolēģiem, gan vecākiem, gan skolēniem. Lai veicas! Paldies, ka skatījāties! Ar mums šodien kopā bija Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Uz redzēšanos!